Vispār, Moģi, man ir ļoti labas ziņas saistībā ar pedofilu Kasparu. Ja? Izrādās, viņu meklē arī Lietuvas valdība, jo viņš izrādās ir arī Lietuvā izvarojis meitenes. Tas ir īstenībā ļoti noderīgi, ka viņi mums palīdz. Viņi gan sauc viņu citādāk, viņi meklē personu pedofilas Kasparaitis, bet nu, man šķiet, tas ir tas pats mūsu Kaspariņš, ka tā ir viena un tā pati persona. Sveiks, Kalpēn! Jā, es pats tikko arī atlidoju no Anglijas, un es tur tikos ar Anglijas lordiem un pašu karali. Karalis man pateica to, ka viņiem nereāli, tā kā Anglijas spēcdienestam, besīja ārā pedofīli, un viņi specializējās tā kā tieši konkrēti pedofilu likvidācijā. Nu, viņiem tur ir vienkārši ļoti augsts līmenis. Un pedofils Kaspars un ģenerālis Strīpiņš arī Anglijā ir kā most wanted pedofili teroristi un bērnu izvarotāji. Un tas ir arī citās valstīs. Nu, vienīgi Latvijā tas Latvijas spēcdienas bunkurs viņus piesedz, ja, tāpēc arī, kad es zvanīju tur Latvijas šīm te iestādēm, viņi, nu, izliekās, ka viņi neko par to nezina, jo viņi piesedz to pedofilu. Bet mēs no visām pusēm viņu masējam ārā un nekādas sadarbības nebūs. Tā kā lai tas kroplis Kaspars un ģenerālis pedofils Strīpiņš iet pakārties.